Ķīnai nav jābūt jūsu uzņēmuma īpašniecei, lai to kontrolētu. Tai vienkārši ir jātur savā varā cilvēki, kuri to izveidoja. Viņi burtiski tikko bloķēja Meta $2 miljardu mākslīgā intelekta jaunu uzņēmumu iegādi, kas pat tehniski vairs nav Ķīnas uzņēmums. Uzņēmums, par kuru mēs runājam, saucas Manus. Viņi izstrādā autonomus mākslīgā intelekta aģentus, kas spēj patstāvīgi veikt tādas lietas kā rezervēt lidojumus, veikt tirgus izpēti, rakstīt kodu. Tas kļuva slavens 2025. gada sākumā, būtībā kā nākamais DeepSeek. Viņi sasniedza $100 miljonu ieņēmumus 8 mēnešu laikā pēc palaišanas, kas ir ātrākais izaugsmes temps jaunuzņēmumu vēsturē. Sākotnēji tas tika dibināts Pekinā 2022. gadā, taču 2025. gada vidū viņi izdarīja to, ko tagad sauc par norobežošanos no Ķīnas. Viņi pārcēla visu savu galveno mītņu uz Singapūru un pārstrukturēja visu tā, lai izskatītos pēc Singapūras uzņēmuma. Līdz decembrim Meta nāca klajā ar $2 miljardu piedāvājumu un dibinātāji to pieņēma. Bet tad iejaucās ķēkāpē. Tehniski ķēkāpē nav jurisdikcijas pār Singapūras uzņēmumu, kuru pērk Amerikas uzņēmums. Un viņi to zināja. Tāpēc viņi vērsās pret dibinātājiem. Martā Ķīnas valdība izsauca Manus 2 līdzdibinātājus, Zhao Honu un Jiyu Chao, uz Pekinu uz tā saukto diskusiju par ārvalstu investīciju atbilstību. Un tad viņi vienkārši vairs neļauj viņiem aizbraukt. Šis ir valsts līmeņa nolaupīšanas gadījums. Uz abiem līdzdibinātājiem tagad attiecas tā sauktais izceļošanas aizliegums. Viņi nevar iekāpt lidmašīnā, viņi nevar pamest Ķīnas kontinentālo daļu, viņi fiziski tiek turēti valstī, līdz Pekina izlems citādi. Un pirmdien Ķīnas Nacionālā attīstības un reformu komisija oficiāli lika Metai atcelt darījumu. Izskatās ļoti līdzīgi kā Somālijas pirāti, kas tur kuģi ķīlniekos. Izņemot to, ka kuģis šoreiz ir $2 miljardu vērts mākslīgā intelekta uzņēmums. Situācija tagad ir ārkārtīgi sarežģīta, jo ķēkāpē prasa Meta atteikties no darījuma, kas tika noslēgts pirms vairākiem mēnešiem. Nauda jau ir izmaksāta darbiniekiem, dibinātājiem un investoriem. Tā jau vairākus mēnešus atrodas investoru bankas kontos. Kas notiks, ja investori šo naudu pārskaitīs? Vai Meta to saņems atpakaļ? Un vēl, Manus darbinieki, apmēram 100 cilvēku, jau strādā Meta birojos Singapūrā. Kas tagad notiks ar viņiem? Daudzi uzskata, ka šo darījumu tagad ir pārāk sarežģīti atsaukt. ķēkāpē iespējams ir par vēlu, taču tas, ko ķēkāpē patiesībā cenšas panākt, ir nosūtīt vēstījumu citiem dibinātājiem. Jūs vispār nedrīkstat pārdot savu uzņēmumu Amerikas uzņēmumam.